Un no sākuma, tā kā jūs tur sākāt strādāt, tad tur strādniekiem bija, kur, nu, tur bija ēdnīca un tur bija arī... Ēdnīca nebija. Un arī, kur gulēt bija? Nē. Jā, jā. Augšā, ну No как? paša sākuma. Общежитие такое было там, наверху. Nu, to Toņa var pateikt. Toņa taču tur gulēja. Es gulēju tur. Mēs ar mani tur gulējām. Mēs tikai, pavisam, es mans bērniņš bija. Un beidzamā, es nezinu, 3. stāvs skaitas, un viena liela istaba bija, virtuve tāda, kur mēs visi ēdam un cepam tur. Un es tur gulēju ar mammitu. Nu, ilgi nebija, varbūt 1 gadu. Un pēc tam saka, te gulēties te māja, un mēs sakam, te dzīvot aizgājam. Bet veselu gadu tad... Nu, veselu gadu apmēram mēs tā dzīvojam, jā. Un bija silti. Un sacīja, cilvēki satika viens ar otru? Nu, visādi bija. Visādi bija. Jā, ļoti daudz ko stāstīt. Un dzied un raud. To mēs atcerēt. Parasti gāju. Mami teica, kāpēc tu visu raud? Mama neatļauj. Visi viņi tā izdīciet. Viņi dzied un raud. Jā. Par ko te viņi raudāja? Raudāja par to, ka vīra nav. Grūti dzīvot. Jā. Man tas nepatīk. Mēs visi bērni. Mēs te Jā. Bet jūs savu vīru sastapāt atceras vīru. Valdī. Jā. Nu, fabrikā. Fabrikā. Viņš tas traktorists. Vietējais viņš stāsta, tas jau tie visi zina. Nu. Paskatīsim, tā mums. Te bija savā laikā 2 vietas, no kurienes ar mašīnām vēd iekšā mālus. Un tad te bija tādas kastes lielas tādas, nu tādas. Apakšā bija transportē lenta un tad tālāk gāja uz smalcinātājiem iekšā un Jā. to es atceros. Šitā daļa ir no vecās fabrikas. Un te ir daļa, kur ir piemūrēts klāt, te ir no vecās fabrikas. Un tā daļa, kas ir no vecās Tā jau kantora telpa jau ir no jaunās fabrikas. un no vecajiem, un no ķieģeļiem, no vietējiem ķieģeļiem. Un jūs sēdējāt tajā kantora telpā? Jā, tur augšā. Un jūs arī? Jā, es ilgi te nebiju, pēc tam es strādēju Limbažos, un tagad es saku strādāt, ot, mājā, jā. Nu, kā jūs jūtaties tagad šeit? Nu, kaut kā nav. Es vēl, ka ir kādreiz vēl Nav, ka atceras vai, ka mēs te skraidījām, strādājām, tagad viss stāv. Un kā es teicu, kā vēl ar dzērājiem atnāk uz mājiņu, nav kam strādāt, skrien meklē, tas ir piedzeries, tas nav darbā. Un šitā te mēs citamies. Lai iet uz priekšu, vai? Bet jūs beidzāt tehnikumu, jūs bijāt atnācāt tā kā jauni speciālisti. Jā. Un kā jums gāja, kādas bija pirmās? Vai, grūti gāja no sākumā. Grūti. Nu, vot nāk pats priekšnieks tagad. Tagadējais priekšnieks. Zoja Vasiljevna, Tad jā, tieši. paaicināsim viņu, varbūt šeit paaicināsim. Jā. Tas ir mums. Zoja. Понимаете, а то меня вот с работы уволили. Нет, Зоенька, А мы они не будут. примем обратно потом. Да. Они примут. Вообще-то у вас есть немножко нарушения. Вы не согласовали с моим начальником. Вот на территорию. Понимаете? Понимаем. Вот так. Ну, что теперь делать? Ну, не знаю, что теперь делать. Может быть... Я вас не видела, вы меня тоже. Серьезно, вы охраняете Ну, здесь? если бы я не охраняла, я к вам бы не подошла. Мы вас пригласили. Меня никто не приглашал, меня никто не информировал, кроме как объявление. Да, ну, может быть, вы можете тогда рассказать немножко официальной ситуации. Un kur te jūs augstūjā dzīvojāt? Tāda māja bija Naudiņa. Viņa Naudiņa. tagad vairs nav tā māja. Kas tad notika ar to māju? Es nezinu. Varbūt aizbrauca viņa tāpat sabruka. Sabruka. Jā. Jā, traki. Es pati neredzēju, kad es jau biju lielē. Jā. Es aizbraucu, domāju, paskatīšos, kur es piedzimu. Tagad viņa nav tā Nav tur. māja. Jā. Jā. Tā bija katla māja. Te bija laboratorija tādā galā. Un tur tālāk mazuta stācija, tur mazutam pieveda mūs klāt. Tur tieši tā pļava tagad ir? Nē, tur ir arī redzams, tur ir. Jā, tur ir. Nē, parāk, stipro puši.
Tur redzēja, ka ir rekurēts. Nu, es nezinu, kam viņa pieder. To vajadzēja tā Zoja uzprasīt. Viņa jau zina, kam viņa pieder. Ja viņa pa sargu strādā, viņa jau zina, kam viņa nopārdevuši to fabriku. Nu, tā ir viss mums. Un tā māja, kur mēs šobrīd dzīvojam, tā bija vācu barona īpašums. Kā šīs mājas saucās? Viņas vēstures annālēs, es zinu, ka jau 17. gadsimtā parādās kā juhras dzeņi. Tagad tie ir jūras dzeņi un ar juhras dzeņi, man liekas, ar 2 N, vai viņi tur nebija. Un tad mans vecs tēvs bija sedlnieks, un viņš apprecējās ar jaunāku sievieti. Un es zinu, kad mana vecmāmiņa ir stāstījusi, ka Pirmā pasaules kara laikā, jūs varbūt pēc tam skatīsieties, tur būs tāds ceļš, un ceļa otrā pusē tāds kalns. Un mana māma teica, ka viņiem pirmā māja, vecmāmiņa stāstīja, ka pirmā māja viņiem bija tur pie tās zaķpītes, koka māja. Un Pirmā pasaules kara laikā viņa teica, ka viņa naktīs ir gājusi ārā no mājām un slēpās pie krasta.